Sākam. Cicciolinkis, vihum haiga hilza duza. Ciccior, Ciccior putni, nui laik saukšā celties. Ciccior, mitāt magans pitkā unda. Iestājies apēvast pēv. Ciccior, garu miegu gulējuši, nakšu naktis, dienu dienas. Ciccior, liebis liestad meda mierā, voilis liestad mūza mierā. Ciccior, Raknās butes mūsu jūrā, švakās butes citā jūrā. Ciccior, Jovad lomet meda matsa, sūdod okšīt mūza matsa. Ciccior, labie zvēri mūsu mežā, sliktie zvēri citā mežā. Ciccior, Jovad poišad meda killa, kāzist poišad mūza killa. Ciccior, labie puiši mūsu ciemā, sliktie puiši citā ciemā. Ciccior, Ierded neistad meda killa, laiskad neistad mūza killa. Ciccior, čaklās meitas mūsu ciemā, slinkās meitas citā ciemā. Ciccior, Cicciolinkis, vihum haiga hilza mūza. Ciccior, Sveiciens visiem Ciccior putnos! Vai ir Milda Kurpniece? Lūdzu aicinām mūsu Livonijas institūta pārstāvi, kurš šodien palīdzēs Lībiešu institūta pārstāvi. Un ar lielu prieku aicinām vidējā. Jā, un tad blakus stāvēs mums mērkums. Palaižam mašīnu varbūt. Tehniska pauze. Sākam tulkot. Ar lielu prieku piesaku Hēdemestes pašvaldības vadītāju Kuuliki Kiiver. Lūdzu. Hēdemeeste vallavanem. Austatud vallarahvas, auväärt külalised ja sõbrad Lätist. Lausekaupa. Ööl vastu selle nädala kolmapäeva algas kevad. Esimesel pühapäeval pärast kevadist pööripäeva tähistatakse piirkondades, kus liivlased kunagi elasid, Liivi pärandipäeva.
cienījamie novada iedzīvotāji, cienījamie viesi un draugi no Latvijas. Nakti pirms šīs nedēļas trešdienas sākās pavasaris. Pirmajā svētdienā pēc pavasaras augriežiem pagastos tiek svinēta lībiešu mantojuma diena. Un tajās vietās, kur dzīvoja lībieši. Häädemeeste vallas oleme selle paljutähendusliku sündmuse osalised teistkordselt ning heiskame Liivi lipud Häädemeestel, teenuskeskuse õuel, Reimanis Rahvamaja õuel ja Iklas vanas piiripunktis. Hēdameeste novadā esam šito nozīmīgu pasākumu dalībnieki otrais. Un paceļam lībiešu karogu Hēdameeste Hēdameeste apdzīvotā vietā, jā. Tā kā tautas mājā pagalmā. Un Treimani, tur tajā pusē, arī tautas mājas pagalmā, kā arī Iklas vecajā robežpunktā. Lippude heiskamise tseremoonia ja lindude talveunast üles laulmine on oluliseks märgiks Liivi kultuuripärandi teadvustamisel. Karogu pacelšanas ceremonija un putnu modināšana ir svarīga pazīme lībiešu kultūras mantojuma apzināšanā. Metsapoole muinasmaakond ulatus Edela-Eestisse, kus liivlasi elas praeguse Häädemeeste valla alal. Kitsama tõlgenduse järgi hõlmas ajaloolise Liivi ala põhjapiir praeguse Häädemeeste valla lõunaosa kuni Kabli külani. Laiemalt on aga kokkupuuteid liivlastega olnud kogu meie valla piires. Sellest tulenevalt saab Häädemeeste valda pidada Eesti Liivi rannaks. Vecā Metsapoles, tā kā arī vecais novads, izplatījās arī ziemeļrietumu Igaunijā, kur lībieši dzīvoja šo mūsdienu Hēdameeste novadā. Un šaurākā nozīmē tas bija lībiešu vēsturiskā ziemeļu robeža, taču plašākā nozīmē tā saskare ar lībiešiem bija visā mūsu novadā. Ne tikai līdz Kabli ciema, kur bija tātad šaurā nozīmē, kur dzīvoja lībieši. Un saistībā ar to Hēdameeste var uzskatīt par lībiešu krastu. On oluline, et eelkõige endistel Liivi aladel elavad inimesed väärtustaksid Liivi pärandit. Häädemeeste vallal on seega suurepärane võimalus selle teemaga jätkata ja kanda edasi esivanemate pärandatud rikkust. Liivi pärandi nähtavaks tegemine rikastab meie valla ajalugu ja aitab tutvustada kunagist muinasmaakonda ka laiemalt. Liivi keele, kommete, tavandite ja uskumuste tundma õppimise, väärtustamise ja jagamisega suurendame nii iseenda teadlikkust kui ka teeme võimalikuks anda see kingitus edasi põlvest põlve. Ir svarīgi, ka vispirms lībiešu apdzīvotās teritorijās dzīvojošie cilvēki
apzinātu un novērtētu lībiešu mantojumu. Hedameiste novada tautai saistībā ar to ir superīga iespēja ar šo tēmu turpināt un arī pārmantot tālāk savu senču tā kā no senčiem mantotu bagātību. Lībiešu mantojuma lībiešu mantojums, kad kļūst redzams, tad tas bagātina mūsu novada vēsturi un palīdz apzināt kādreizējo mūsu novada vēsturi arī tuvāk. Lībiešu valodas, tradīciju, ieradumu un kā arī ticējumu iemācīšana vai iemācīšanās ir kā arī to novērtēšana un dalīšanās ar to palīdz mums palielināt ne tikai mūsu apziņu, kā arī padara iespējamu mums uzdāvināt to mantojumu arī no vienas paudzes uz nākamo paudzi. Tänan kõiki hakkajaid kohalikke ja ajaloo asjatundjaid nii Eestist kui Lätist, et olete märganud ja ärgitanud meid sellekohaste teadmiste avardumisele. Ja siinkohal ma loeksin ette Kempi Karli ühe ilusa salmi. Uue Kempi. See liivane maa enne valget lõhnab teistmoodi kui öö. Mere südame vastu maatuules tõusevad üles luidete käed. Rohkem kui sõnu ühtegi keelde, rohkem kui palveid ühtegi hinge. Mahub vaikuse valgust, hommikumärga liiva, Pärnu ja Riia vahel. Tātad pateicos visiem aktīvistiem, var tā teikt, cilvēkiem, kur ņemās vēsturniekiem un visiem pārējiem, kur ņemās un arī gribētu izlasīt Kempi Kārļa dzejoli. Jaunie ķempji, tā smilšainā zeme pirms gaismas smaržo citādi nekā nakts. Pret jūras sirdi zemes vējā paceļās kāpu rokas. Vairāk nekā vārdu, jebkurā valodā vairāk nekā lūksmu, jebkurā dvēselē. Klusuma gaisma satilpst rītas slapjajās smiltīs starp Pērnavu un Rīgu. Ja, aitäh, Karl. Palju rõõmu ja põnevaid leide Liivi pärandi taasavastamisel, väärtustamisel ja jagamisel. Soovin teile ilusat Liivi pärandi päeva ja kõike head. Daudz laimes, kā arī interesantus atradumus lībiešu mantojumā, vai tā atklāšanā no jauna, to arī novērtējot un daloties ar to skaistu lībiešu mantojuma dienu visiem. Aitā. Liels paldies. Nu ko, viena puse Hēdemeste, otra puse Limbažu novads. Ühel poolt on siis Häädemeeste ja teiselt poolt siis on Limbaži vald. Ar lielu prieku aicinām nāciet lūdzu Limbažu novada mēra pirmais vietnieks Māris Beļaunieka kungs. Lūdzu. Labdien, cienījamie klātesošie, godātā Hēdemeistes pašvaldības vadītāji. Tere päevast kõikidele külalistele ja austatud Häädemeeste vallavanem. Es tiešām jūtos pagodināts piedalīties šajos
nu jāsaka jau ikgadējos putnu modināšanas svētkos. Mul on täiesti suur au osaleda sellel ilusal päeval ja sellel Liivi linnu äratamise pühal. Es gribētu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi būtiski apzināties savas saknes. Tahaks rõhutada seda, et on eriliselt oluline teada, tunda oma juuri. Lielai Latvijas iedzīvotāju daļai ir ārkārtīgi būtiski tas, ka viņi izcelsme ir, ka viņi ir līvieši. Paljudele lätlastele või Läti elanikele on väga oluline see, et nemad on päritolul tegelikult liivlased. Un es gribētu uzsvērt, ka Latvijā, sevišķi Kurzemes pusē, man šķiet, ka šī savu sakņu apzināšanās ir tāda jau senāka un varbūt, ka viņi vairāk ir sasnieguši, bet es arī gribētu teikt, ka Limbažu novadā, sevišķi Pāles muzejs ir daudz darījis, lai apzinātu līviešu dzimtas. Et Kuramaal ilmselt on see tundmine ja teadmine on natuke varem saanud suureks ja oluliseks, aga nüüd ka Limbaži vallas toimub väga palju igasuguseid asju ja eriti Paale muuseum on väga palju tegevusi teinud ja lihtsalt väga palju püüdnud seda, et rohkem rõhutada seda pärandit. Un vispirms mēs esam uzskatījuši to, ka mūsu brāļi tauti, latviešu brāļi tauti ir lietuvieši, kā balts tauti, bet izrādās, ka mēs pilnīgi droši varam teikt arī, ka igauņi, tie, kas ir sevi uzskata arī par līviešiem, arī ir mūsu brāļi tauti. Me oleme alati arvanud, et ja kõik teame, et lätlaste venna õe rahvas on leedulased. Ja tegelikult me saame ka aru ja saame öelda, et ka need eestlased, eriti need, kes peavad end liivlaseks või on seotud liivlastega, on ka meie vennad ja õed. Un es vēl gribētu uzsvērt, ka ārkārtīgi būtiski ir sadarbība. Ja tahaks jällegi rõhutada seda, et eriliselt oluline on just koostöö. Un es izsaku pārliecību, ka šis projekts Vidzemes līviešu kultūra telpas veicināšanā Droješa kunga vadībā tas projekts, kurš ietver 8 tādas plaknes vai jomas, tiešām veicinās mērķi, tātad šīs te kultūra telpas atpazīstamību un tādu, tiešām vai, ka viņš iegūst tādu nozīmīgu svaru. Ja ma olen kindel, et just see projekt, kus siis järelikult inimesed, kelle juurde vaadatud sai, et see projekt 8 erineval alal teeb kindlaks, et see töö jätkab ja on tulemusi sellel. Lai mums visiem kopīgi veicas. Paldies! Et siis mingu meil kõik õnneks koos. Paldies liels! Tagad neliela vēl putnu modināšanas dziesma. Iztulku. Nüüd on veel üks linnu äratamise laul. Mums tātad šodien uzstājas 2 folkloras kopas. Tänapäeval meil on 2 rahvaansamblit. Un viena ir Salatsgrīvas kultūras nama Cielava. Üks on Salatsgrīva kultuurimaja ansambel nimega Cielava. How Cielava is in Estonia? Linnavestri. Un otri esam mēs malībieši no Pāles kultūras nama. Ja teised siis on nemad maalībieši. Maalībieši, jā, Metropolis lībieši. Maaliivlased, ehk siis Paalest. Cultural House. Ja, Paale kultuurimajast. Okay, nu ko, latviešu putnu modināšanas dziesmā.
Läti linnu äratamise laul. Paldies! Divas pašvaldības ir pieminētas. Un ir vēl trešā pašvaldība, kas ir nedaudz tālāk no robežas, un tā ir Sigulda, kas ir Mecepoles sastāvdaļa. 2 linnavalitsust sai mainitud ja veel on üks linnavalitsus. Mecepoles sastāvdaļa Siguldas novads. Metsapoole üks osa Sigulda maakonnast. Ar lielu prieku piesaku lībiešu kultūrtelpas tiešām atbalstītāju Siguldas mēru Linardu Kumski. Suure rõõmuga tutvustan tõesti väga suure olulise Liivi pärandi toetaja Sigulda linnapea Linards Kumskis, lūdzu. Godātie klātesošie, nāku ar sirsnīgiem sveicieniem no senā lībiešu apdzīvotā novada, Siguldas novada. Kallid külalised, ma tulen siis õnnesoovidega ja tervitustega suurest liivlaste maakonnast, Sigulda maakonnast. Mēs jau šorīt pirms saules lēkta modinājām gan putnus, gan sauli ar dziesmām un dejām. Sākumā uztaisījām pamatīgi troliņu kaimiņu mājas pagalmos, pamodinot suņus un gaļus un kaimiņus. Täna meie äratasime linde veel enne päikesetõusu, aga enne veel seda, lauludega ja tantsudega ja nii edasi, aga enne veel seda me äratasime ka teisi inimesi, kuna äratasime koeri ja teisi loomi. Un tad ar dziesmām un dejām devāmies tālāk pļavās un mežos, un tad jau modās arī dzērvis un uzspīdēja arī saule. Ja siis me läksime põldudele ja metsadele ja nii edasi tantsudega ja lauludega ja siis tulid ette ka linnud, mille nime ma ei tea kahjuks eesti keeles. Kas need sinu kaadse järgmine? Okay. No jah. Aga jah, siis teised. Pagājušais gads lībiešiem un tiem, kam lībiskais sirdīs,
bija svētku gads. Eelmine aasta liivlastele ja ka teistele, kelle jaoks liivlased on olulised, oli nagu püha aasta või no mitte püha, aga pühatee aasta. Un arī mēs Siguldas novadā ļoti centāmies daudzināt lībiešu kultūru. Bija gan konference zinātniskā turaitas muzeja rezervātā. Meie ka Sigulda maakonnast püüdsime igatepidi hoolitseda liivlaste pärandi eest ja siis olid igasugused üritused, kaasa arvatud konverents Turaida muuseumis. Gan izzinājām senās rokdarbu prasmes un krāsojām dziju. Õppisime ka vanu oskusi, kaasa arvatud ka lõnga värvimist ja teisi selliseid käsitöid. Gan izzinājām dzimtas kokus. Tutvusime ka perepuudega või noh siis suguvõsa puudega ja suguvõsadega. Gan deva ohverdamiskoobastele ja siis pirmo reizi mūžā uz mūsu viena no simboliem Gaujas tilta plīvoja lībiešu karoks. Ja siis esimest korda oli meie ühel simbolitel Koiva jõe sillal olid Liivi lipud ka koos Läti lippudega. Un arī šim gadam ir jābūt tādam pašam un vēl aizraujošākam. Ka sel aastal tuleb olla nii ägedal ka eelmisel aastal ja isegi veel paremal. Un divas lietas es gribētu izcelt. Viena, mēs plānojam pie vienas otras upes izvietot upju nosaukums ne tikai latviešu valodā, bet arī lībiešu valodā. Ja ma tahaks mainida kaks asja. Esimene asi on see, et kahe jõe äärde me paneme märgid, liiklusmärgid mitte ainult läti keeles, vaid ka liivi keeles. Vēlamies atbalstīt lībiešu dziesmu plates iznākšanu. Tahame toetada Liivi laulude albumi väljatulekut. Un vēlamies braukt ciemos ekspedīcijā pie igauņu draugiem. Ja tahame minna ekspeditsioonile Eesti sõprade juurde. Visiem novēlu traknas butes mūsu jūrā, un lai tā mūsu jūra ir tiešām visa mūsu kopējā jūra, un kā jau Limbašu kolēģis minēja, uz sadarbību. Paldies! Tahaks soovida kõikidele, et need suured tugevad lestad tõesti on igaühe oma meres, aga samas, et see meri oleks kõigile ühine ja nagu kolleeg juba ütles Limbašist, et jõudu kõikidele koostööl. Un īpaši sveiciens Lolitai Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vadītājai. Ja eriline tervitus Lolitale, kes on siis selle ala liivlaste kultuuriruumi juht. Paldies Siguldai! Aitäh Siguldale! Lolita Ozoliņa un Kārlis Pajasalu runās pēc karoga pacelšanas. Lolita Ozoliņa un Karl Pajusalu räägivad pärast lipude heiskamist. Un tagad aicinātu īsai uzrunai mūsu lielo atbalstītāju. Ja nüüd tahaks kutsuda lühikese kõne jaoks meie suure toetaja, kura par mums pastāv un cīnās visas lielās pasaules līmenī. Kes võistleb meie eest suure laia maailma tasemel. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadītāja ģenerālsekretāra Baiba Moļņika. Lūdzu. UNESCO Latvia National Commission General Secretary Baiba Moļņika, please. Lībiešu kultūra telpas sargi, mantotāji un
entusiasti. Liivi kultuuriruumi pärandajad, jätkajad ja teised toetajad. Pasludinot laika posmu no 2022. gada līdz 2032. gadam, prastīja 10 gadus, par pirmiedzīvotāju valodu dekādu, UNESCO skaidri apzinājās, ka tieši pirmiedzīvotāju zināšanas ir tās, kas mums palīdz šobrīd labāk saprast vidi. UNESCO kuulutas välja 2022. aastal siis nende rahvaste Karl, kas sa tead? Jaa, põliskeelde aastakümnet. Siis UNESCO teadis, et nende keelde teadvustamine ja teadmine aitab meil aru saada ka oma keskkonda paremini. Un putnu modināšanas tradīcija pilnīgi noteikti ir tā, kas palīdz mums justies vienotiem ar dabu, jo atmodinot putnus, mēs atmodinām savus dvēseles un tās kļūst redzīgākas. Ja siis lindude äratamine aitab meil ka äratada mitte ainult linde, aga see aitab meil äratada ka oma hinge ja oma lihtsalt hinge enda seest ja oma elu põhimõtteliselt. Un tas arī mans noteikti novēlējums visiem šajā gadā atmosties un būt tiešām redzīgiem un vērīgiem. Ja see on minu soov olla see aasta just ärkvel ja näha paremini kõike kui kunagi varem. Bet, lai to darītu, mums noteikti arī jābūt labai veselībai. Selleks, et nii juhtuks, meil peab olema ka hea tervis. Un tad nu ir tā brīnišķā diena, kad mums ir sakritus kopā putnu modināšana un pūpolsvētdiena. Ja siis täna on selline ilus päev, kus langes kokku linnu äratamine ja päev, mida ma ei tea, kas täna on Eestis mingi... Jah, palmsvētdiena. Jah, okei. Palmipäev? Palmpūpolsvētdiena, jā. Un tātad šajā dienā jaukajā, lai visiem laba veselība, es dāvāšu pūpolus novedu saimniekiem, lai viņi tur rūpi gan par sevi, gan par visiem, kas viņa novedos. Ja sel ilusal päeval, et seda tervist jätkuks, mina kingin kimbu igaühele vallavanemale. Veselību, dzīvusprieku un mīlestību. Tervist, elurõõmu ja armastust. Ārā veselība iekšā. Rutks, ārā veselība iekšā! Nu ko, aicinām uz lielo, skaisto, simbolisko karogu pacelšanu. Lūdzu visus mērus un runātājus, arī Lolitu un Kārli. Kõik kõnelejad kutsuvad nüüd lipu heistamisele, kaasa arvatud Karl ja Lolita ka. Jā, lūdzu, tātad mūsu pusē ir Lolita, Linārds, Māris un Vaiva. And in the Estonian side we have only 2 persons, you'll manage. Jā. Nu ko tad? Mūsu jaukā, skaistā dziesma Puutveini. Ilus Liivi päritoluga laul Puutveini, Puhugu tuul.
Paldies! Aicinām mūsu lielo eksperti, mūsu kultūra telpas vadītāju Lolitu Ozoliņu. Lūdzu. Kutsume siis nüüd suure tegelase, meie kultuuriruumi juhi Lolitu Ozoliņu. Tēriņš. Tere! Līvi keeles. Esmu patiesi pagodināts satikties šeit, kur pirmo reizi mēs kopā atzīmējām lībiešu mantojumu dienu pagājušajā gadā. Mul on au kokku saada just siin, kus eelmisel aastal meie tähistasime Liivi pärandi aastapäeva. Un šodien savukārt es esmu ļoti pateicīga redzēt jūs visus tiešām no sirds par mūsu sakņu tādiem turētājiem un kopējiem, kas joprojām šo tradīciju turpina un visticamāk arī turpinās. Ja nüüd mul on rõõm või suur rõõm teid kõiki näha, kes on meie juurde teadjad, teadvustajad, jätkajad, toetajad ja kes on tegelenud sellega mitte ainult ennem, vaid ilmselt ka tegelevad tulevikus. Pagājušais 2023. gads, lībiešu kultūras mantojuma gads, pavadīts notikumiem bagāts, satikšanām un jaunu ideju piepildīts. Eelmine aasta, ehk siis 2023, on olnud Liivi pärandi aasta ja see on olnud väga rikas aasta ja seal oli väga palju igasuguseid tegevusi ja uusi ideid. Reizē ar putnu modināšanu mūsos atgriežas pavasara enerģija un spēks, kas būs vajadzīgs arī šajā gadā, jo mēs stiprināsim kultūra telpas vērtības. Kevadel tuleb tagasi ka jõud ja siis seda tuleb vaja ka see aasta. Et teha tugevamaks kultuuriruumi, lihtsalt, et kultuuriruum saaks tugevamaks. Mēs noteikti veicināsim kultūra identitātes apziņu mūsu skolēnos. Meie teeme tugevamaks või teadvustame kultuuriruumi nagu koolilastele. Un noteikti arī stiprināsim un veidosim vēl stiprāks mūsu sadarbības saites starp Vidzemi, Kurzemi, Igauņu kolēģiem. Ja siis teeme tugevamaks kõik need koostööteed nii kuramaalastega kui ka Eesti kolleegidega. Jā, un senie lībieši ticēja, ka putni nekur nedodas. Tie paliek ar mums, tie slēpjas ūdenī vai kādās alās. Vanasti liivlased ei arvanud, et linnud lendavad kuskile mujale, vaid et need talvel jäävad meiega koos, et nad igale poole peidavad end vee alla või siis koobastele ja muudele kohtadele. Un atmošanās mums ir tiešām nozīmīgs stāvoklis, lai mēs sāktu jaunu dienu, sāktu jaunu gadu un sāktu to ar mūžu garu. Ja see äratamine on meie jaoks väga oluline sellepärast, et meie alustaksime uut päeva, uut aastat ja seda teeksime ka värske peaga. Un novēl visiem Vidzemes lībiskās kultūra telpas glabātājiem, kopējiem un mantotājiem mūžu garu, izturību, daudz spēka un enerģijas. Paldies! Ja siis soovin kõikidele Liivi pärandi jätkajatele jõudu, sellist säravat hinge ja siis energiat ja igasuguseid teisi häid asju. Ja aitäh!
Paldies Lolitai, paldies Lolitai. Aitäh Lolitale. Un tagad lūdzu Kārlis Paisalu, profesors, pētnieks, dzejnieks un Latvijā saukts kā Ķempju Kārlis. Te saite vist aru. Professor Riiga, te pidi väga tubli mees Karl Paisalu, keda siin kutsutakse ka Ķempju Kārliks. Terits Amadel. Tere kõigile, sveiki visiem. Touvi viiti linnud, tempi pilud sulse, kuul laskubed merste, nustabed suda ülse. Touvi viiti linnud, lindlus meris tuult peal, toobed kevadraande, piskist lemid kuult peal. Valdest sõndi loobed, raandel esad uudet. Nei kiel löödub koda, sudal liib õigid viised. Pesa otsumispühal, touvi viiti linnud, nustabed sudad tiibed, andabed uudet linud. Lind prii, ku touvi räkke, viima jengi lemi. Lapsk, ku löödüm ommes, laululinud looji. Touvi viiti linud, tempi vaalded sulse. Kuul, laskubed tänne, löödubed amadme ülse. Igavniski. Taeva kujuga linnud, täna pilvedes üles, kuula laskuvad merelt, tõstavad südame üles. Taeva kujuga linnud, liueldes meristel tuultel, toovad kevade randa, väikestel soojadel huultel. Valguses sõnu loovad, rannale uued piirid, nõnda keel leiab kodu, süda saab õiged viisid. Pesa otsimispühal taevakujuga linnud tõstavad südame tiivad, annavad uued innud. Lind priina linnuteele viima hinge sooja, lapsena leidma endas laululindude looja. Taevakujuga linnud täna valguses üles, kuula, laskuvad siia, leiavad kõiki meid üles. Tikko dzirdējām Ķempju Kārļa pasaules mūzikā saka pirmatskaņojums, šis tā kā pirmlasījums, ja, viņa dzejolim, un viņu ir arī iztulkojis Valds Enštreits, kurš ir Lībiešu institūta vadītājs, un mēģināšu nolasīt arī latviešu valodā, tikko viņu dzirdējām celats lībiešu valodā un igauniski, un tagad arī latviski. Debesu formas putni mākoņu klēpī atplaukst, no jūras ielaižas, klausies, ceļ sirdis, kā saliktas plaukstas. Debesu formas putni slīdot virs jūras vēja, atved jūrmalā pavasari, mazām siltām lūpām un sejām. No gaismas tie rada vārdus, jūrmalai jaunas skaņas. Tā valoda mājas atrod, sirds atrod sev jaunas maņas. Ligzdas vīšanas svētkos debesu putni saucot, jaunas iedvesmas putenī paceļ sirds spārnus augšup. Kā izlauzušies uz gaiputnu ceļa, lai dvēseles siltumu nestu, kā bērni, lai meklētu sevī radoša dziedātāja putna dvesmu. Šodien debesu formas putni nes mūs pie maigas gaismas. Klausies, mūs meklēdami, šurpu pie mums tie laižas.
Paldies! Nu ko, oficiālās lūdzu tulku Milda vēl pēdējie metri, paldies par atbalstu. Oficiālās daļas beigas. Ametlik osa on lõppenud. Tagad neliela izkustēšanās, 2 interesantas rotaļas, kuru piedalīsimies mēs visi, un sīkāk pastāstīs Laura Eichmane no Cielavas. Nüüd 2 mängu, millel me kõik osaleme ja nüüd räägib rohkem siis Cielaviņa esindaja. Jā, aiziet. Sveiki, šeit skaistajā rītā. Un kopā ar putniem mostas arī saulīte, bet kā nereti gadās, ka tās lielās brīvdienas ir bijušas un saulītē darbiņš mazāk, tad gadās arī aizgulēties. Nu, tad pirmā rotaļa ir par to, ka tā saulīte nedrīkst gulēt ābeļu dārzā, ir laiks celties, jo mēnesis, nu, ir viņai uz pēdām. Tādēļ šī būs pirmā rotaļa, kur mēs paraudzīsim, kurš tad kur, saulīte vai mēnestiņš būs tie uzvarētāji, un otrā rotaļā tas tad pēc tam. Tad aicinu visus izveidot ja izveidosim ovālu. Let's make a circle together now. Ja. Un sadodamies rokās, atrodam kādu jauku roku blakus. Ühesõnaga, siin on mäng ka päikese äratamiseks. Ja nüüd teeme siis ringi. Tātad izveidojam aplīti un atstājam vietiņu, kur apkārt kustēties ap šo apli. Teeme ringi ja siis teeme ruumi ka, et saaks liikuda see ring. Taisam ovāliņu, lai var apkārt ap apli apiet. Un kā jau katrā latviešu rotaļā ir tādi galvenie tēli, un es aicināšu simboliski 2 saulītes. Saulīte numur 1 mums jau ir. Un saulīte numur 2 mums būs vēl viena saulīte. Need on 2 päikest. Un mums vajadzēs 2 mēnestiņus. Ja nüüd on vaja 2 kuud. Mēnestiņš stāv ārpusē, panākat visi tad mēnestiņš. Kuu läheb välja, ringist välja. Un otrs mēnestiņš mums būs otrs mēnestiņš. Tātad rotaļa notiek šādi. Mēs dziedam dziesmu, ejot pa apli. Tad, kad ir vārdi mēnestiņš dzenās, tad saulītes mūk un mēnestiņi ķer. Dziedam līdzi tie, kas var. Ühesõnaga lauldakse laulu ja siis nii kaua tantsitakse ja siis, kui on need sõnad, mis on saulīte mūk. Et neguli saule mēnes dzenās, siis kui need sõnad on, siis tõstame käed ja siis kuud püüavad päikesi ja päikesed püüavad ära joosta. Esat uzmanīgi, ir nelīdzēts ceļš un asfalts. Olge ettevaatlikud.
Paldies! Un tagad mēnestiņi izvēlas divus citus mēnestiņus un saulītes divas citas saulītes. Nüüd päikesed valivad teised päikesed ja kuud valivad teised kuud. Veel üks kord. Too välja. Paldies! Un ļoti netālu no šīs robežas paliekam šādi, palaižam mašīnu. Un ļoti netālu no robežas ir tāda skaista pilsētas Salacgrīva, ko zina gan igauņi, gan latvieši. Väga lähedal piiri äärde on ka üks linn, mida teavad nii lätlased kui ka eestlased, ehk Salacgrīva. Un mēs visi zinām, kā nokļūt līdz Salacgrīvai, ir jābrauc pāri skaistam tiltam. Ja me kõik teame, et tuleb sõita üle ilusa silla, et sinna saada. Ilus võib olla natuke üle pingutatud. Tātad mēs mēģināsim tiltu salabot paši. Ja nüüd me proovime parandada silla ise. Jūs redzat pa vidu 3 vārtus. Ja keskel on 3 väravat. Pārējie veido garu vilcieniņu. Tātad sadodamies rokās. Ja teised teevad pika rongi. Visi rokās sadevās.
Kas kõikidel on käed üksteisel käes? Un tad es esmu rindas sākums. Tema on siis esimene. Un jūs sekojat tur, kur es jūs vedu. Ja kõik järgivad teda. Vienkārši. Kad jūs dzirdat to pēdējo, to vajag turēt ciet. Ja siis, kui te kuulete neid sõnu, to pēdējo, to vajag turēt ciet, tad zinat, ka ir bīstami atrasties zem vai uz tilta. Ja siis te teate, et siis on ohtlik olla sillal või selle all. Jo tilts jūs var noķert. Sest sild võib teid kätte saada. Mēs ejam caur salat grības tiltu. Mēs ejam caur salat grības tiltu. Tas tilts ir caurs, to vajag salapūt. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. To pēdējo, to vajag turēt ciet. To pēdējo, to vajag turēt ciet. Kõik, kes on ühes järjekorras, kõik annavad üksteisele käed jälle. Mēs ejam caur salat grības tiltu. Mēs ejam caur salat grības tiltu. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. To pēdējo, to vajag turēt ciet. To pēdējo, to vajag turēt ciet. Uuesti kõik üksteisele käed. Mēs ejam caur salas grības tiltu. Mēs ejam caur salas grības tiltu. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. To pēdējo, to vajag turēt ciet. To pēdējo, to vajag turēt ciet. Veel üks kord. Mēs ejam caur salas grības tiltu. Mēs ejam caur salas grības tiltu. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Tas tilts ir caurs, to vajag salapīt. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. Ar ko gan, ar zeltu sudrabu. To pēdējo, to vajag saturēt ciet. To pēdējo, to vajag turēt ciet. Paldies, un es ceru, ka tagad visi zina, kā to tiltu lāpīt. Problēmu vairs nav jādara. Ma loodan, et nüüd kõik teavad, kuidas seda silda parandada. Ir atradies mazs pulkstenīts. Leitud üks kell, käekell. Ar šo ir beigusies arī pirmā neoficiālā daļa. Kaut ko teiksi? Jā. Sellega on nüüd lõppenud ka esimene mitteametlik osa. Labdien, mīļie!
igauņu draugi, kaimiņi, gan Limbažu novada mūsu aktīvisti. Es gribētu kopā ar jums uzgavilēt mūsu Limbažu novada folkloras kopām, Cielavai, malībiešiem un brīnišķīgajām vadītājām Laurai un Aurēlijai. Aplausi nebeidz rīt. Tänud mõlemale ansamblile ja nende juhtidele. Un bija domāts, ka Evija, bet uzaicina tu igauņus, tu kultūru. Mīļie draugi, jūs visi esat mīļi gaidīti Ainažu kultūras namā uz tasīti siltas tējas un uz garšīgas latviešu maizītes. Tāpēc lūdzu, mīļie draugi, tagad nedaudz uz dienvidiem, un tad jau arī droši vien aprunāsimies, apmainīsimies kontaktiem un norunāsim jau nākamo tikšanos nākošajām dažādām lietām, kas ir saistīts ar Vidzemes lībisko kultūras telpu un citām. Paldies! Nüüd kõik on oodatud Ainažu kultuurimajja, seal on soe tee ja igasugused maitsvad Läti võileivakesed ja nii edasi ja seal siis jagame kontakte ja siis teeme plaane tulevikuks. Aitäh! Lūgums visiem runātājiem uz kopbildi. Can we ask Headmaster to Karl for one joint photo? Karl, Kulika. Let's make a photo together. Come here between. Folkloras kops nostājieties aiz mums aiz muguras un tad priekšā, lai mums ir forši. Malībieši aiz muguras, malībieši nāk šitam taļ. Tā.